Tā, tad šovakar es jums pastāstīšu par kompāniju, kas attīstās visstraujāk pasaulē uz doto brīdī. Kompānijas nosaukums ir OneCoin. Šī kompānija ir uztaisījusi absolūtu pasaules rekordu attīstības ātruma ziņā par pirmo darbības gadu, sasniedzot jau 1 miljārdu eiro apgrozījumu. Tas vēl nebija izdevies nekad nevienai kompānijai pasaulē. Šis rezultāts ir iespējams pateicoties tam, ka kompānijas galvenais produkts ir nauda. Nauda tā ir lieta, kas vajadzīga mums visiem apkārt. OneCoin projektam kā tādam ir uz doto brīdi pieslēgušies un veiksmīgi izmanto jau vairāk kā 1,4 miljoni cilvēku visā pasaulē. Tātad kompānija darbojas jau uz doto brīdi vairāk kā 200 valstīs. Un katru dienu projektam pievienojas klāt no 5 līdz 10 tūkstošiem cilvēku. Diezgan iespaidīgi skaitļi. Pie tām augšanas temps palielinās ar katru dienu. Tātad kompānijas mērķis ir radīt globālu norēķinu sistēmu, kas ļautu viņu izmantot jebkurā pasaules punktā, veikt pārskaitījumus sekundes 10 daļā bez jebkādām komisijām. Sistēmas pamatā ir kriptovalūta. Kriptovalūtu sauc arī par alternatīvu naudu vai par elektronisko naudu. Eksistē vairāki nosaukumi un vairāki varianti, kā šo jēdzienu var saukt. Tas viss sākās 2008. gada beigās, kad parādījās pirmā pasaulē kriptovalūta. Šis kriptovalūtas nosaukums bija Bitcoins. Bet pirms stāstīt par šo, daži vārdi, kādā veidā es esmu atradis un atveris priekš sevi šo jomu. Tādā veidā būs vēl vieglāk saprast, kāpēc šīs projekts attīstās ar tādu ātrumu un kāpēc šī ir tik tiešām nākotnes norēķinu sistēma, kas strādās visā pasaulē. Tātad es jau vairāk kā 15 gadus darbojos apdrošināšanas jomā. Esmu viens no lielākās Latvijas apdrošināšanas brokeru kompānijas līdziepašniekiem. Un sāku darboties 99. gadā, kad pabeidzu Latvijas universitāti. Un no pašiem pirmsākumiem mēs piedāvājam gan dzīvības, gan arī nedzīvības apdrošināšanas produktus. Kas ir dzīvības produkti? Tas pamatā ir uzkrājošā dzīvības apdrošināšana. Tātad tas ir produkts, kurā daļai tiek apdrošināta dzīve un daļai cilvēkam tiek veidots uzkrājums uz vairākiem gadiem. Vienkārši šo te, teiksim, produkta jēdzienu var paskaidrot tā, ka cilvēks atliek sev naudu uz ilgāku periodu, uz 5, 10, 15, 20, 25 gadiem, atkarībā no vecuma, kad viņš sāk to darīt. Un tiek uzdots jautājums, kādā valūtā jūs vēlaties veikt sev šo uzkrājumu. Un 99. gadā, kad es sāku darboties un uzdodot saviem klientiem šo jautājumu, tad 99% īpaši nedomājot atbildēja, kad veidosim uzkrājumu dolarus. Gluži vienkārši loģiski atbild, tāpēc, ka tajā laikā dolars bija vispopulārākā, visstabilākā valūta, un nevienam nebija ne mazāk šaubas, ka tas tā būs daudz gadus arī nākotnē. Laiks gāja, un apmēram 2003. 2004. gadā diezgan liela daļa cilvēku atbildot uz šo jautājumu teica, veidosim uzkrājumus eiro. Kāpēc? Arī gluži elementāri, tāpēc, kad Latvija tajā laikā gatavojas iestāties Eiropas Savienībā. Un tajā laikā visiem likās, ka eiro ir tieši tā valūta,
kurā būtu uzkrājums jāveido. Tad mēs veidosim uzkrājumu. Es jūtu, kad klients sāk aizdomāties. Parādās tāda neliela pauze. Un es sāku analizēt situāciju un saprast, kāpēc veidojas šī pauze. Atbilde ir ļoti elementāra. Cilvēki sāk domāt, kas būs pēc šiem 5, 10, 15, 5 gadiem ar šīm populārākām valūtām, kas mums uz doto brīdi ir, ar eiro, dolāriem un tā tālāk. Un es sāku domāt tālāk, par ko tad cilvēki domā, no kāda aspekta viņi analizē šo situāciju. Un izrādās, ka situācija ir diezgan elementāra. Ja mēs palasām ziņas, informāciju, kas tagad notiek apkārt ekonomikā, paņemsim sākumā dolāru. Kas ir dolārs? Dolārs uz doto brīdi patiesībā ir lielākā pasaulē finanšu piramīda. Tas ir ļoti elementāri izskaidrojams, tāpēc, ka jau aptuveni ap 1970. Gadu dolārs vairāk nav saistīts ar zelta rezervi. Dolārus drukā uz doto brīdi privātā organizācija, tā saucamā Federāla rezerve Amerikā, kura tiek pakļauta valsts prezidentam uz doto brīdi Obamam. Tātad, protams, Amerikai tā gan ir bagātā valsts, bet ir arī savi parādi un ir, protams, diezgan liels militāras jomas budžets. Un tātad līdz ar to faktiski tas notiek tā, kad Obama pasaka, tagad ir jānoprintē tik un tik daudz. Un aiziet strādā. Un pie kā tas noved? Tas noved pie tā, ka ja kaut kādā brīdī tiek sadrukāts 2 reizes lielāks dolāru apjoms nekā tas bijis kaut kādā agrāk, tad attiecīgi arī pirktspēja dolāram kritas 2 reizes. Un tas notiek visu laiku. Tad, ja mēs paskatīsimies, kas notika pa pēdējiem, 50, 60 gadiem, tad dolāra pirktspēja nokritus apmēram par 70%. Tā ir brīvi pieejama informācija visur. Labi, tad tālāk. Paņemsim eiro. Eiro, jā, tā ir Eiropas Savienības galvenā valūta, un viņa turas, protams, uz Eiropas Savienības kā vienības stabilitātes. Kas mums ir Eiropas Savienības galvenie dzinēji spēki? Tas ir lielākas Eiropas Savienības valsts ekonomikas. Tad jaudīgākas ekonomikas. Kas tas būtu? Tā, protams, ir Francija, Itālija, Vācija, Anglija, protams, Skandināvija un tā tālāk. Un kas uz doto brīdi notiek Eiropas Savienībā? Nevienam nav noslēpums, kad pēdējos gadus nauda ļoti, šīm valstīm, nodokļu maksātāju nauda ļoti lielos apmēros tiek novirzīta, lai atbalstītu Grieķiju no tā saucamā defaulta. Tātad nodokļu maksātāja nauda miljārdiem plūst uz Grieķiju, lai glābtu šo valsti. Bet nodokļu maksātājiem šajās valsts tā situācija arvien vairāk un vairāk nepatīk. Un arvien skaļāk sāk runāt par to, kad varētu izstāties no Eiropas Savienības. Un kas būs tajā brīdī? Neviens to nevar precīzi pateikt, bet tas ir viennozīmīgi skaidrs, ka eiro vairāk nebūs tik stabila valūta un par šīs valūtas svārstībām vairāk neviens neko nevarēs prognozēt. Kā vēl viens apstiprinājums šim momentam ir tā pati situācija ar bēgļiem. Īpaši pēdējos mēnešos tas visiem ir zināms, kad Eiropas Savienībā ar saviem rīkojumiem uzspiež valstīm, ka viņiem ir jāuzņem šos te bēgļus. Tad tas ir skaidrojums par eiro, kāpēc cilvēki sāk šaubīties un domāt, kādi vēl, risinājumi varētu būt. Vēl viens piemērs, tāds vēl skarbāks, bet dažas minūtes arī par to, piemēram, rublis. Kas ir Krievijas valūta. Nevienam nav noslēpums, ka pagājušajā gadu pavasarī, vasarā bija viens moments, kad nedēļas laikā rublis ir nokritis 40%. Tas ir noticis arī visiem zināma iemeslu dēļ, tāpēc, kad Ukraina ir konflikts, Krievija uz šo konfliktu reaģē no savas skata punkta, Eiropas Savienībā reaģē no savas skata punkta.
Un rezultāts ir tāds, ka Eiropā ievieš tā saucamas ekonomiskas sankcijas un pārstāja pirkt naftu, gāzi un citas produktus no Krievijas, un tā rezultātā rublis kritās par 40%. Ko tas nozīmē priekš parasta cilvēka, kas darbojas, piemēram, Krievijas kādā no pilsētām? Viņš vienā mēnesī saņem algu, teiksim, summu X, nākošajā mēnesī saņem summu algu X, bet par to otrā mēneša algu viņš var nopirkt jau praktiski 2 reizes mazāk. Bet viņš nekādīgi nevar ietekmēt šo situāciju, tāpēc, ka viņš nevar ietekmēt šos ekonomiskus, politiskus un geopolitiskus procesus. Ko tas viss nozīmē? Kāpēc es par šo stāstu? Secinājums ir gluži elementārs. Kamēr mēs ar jums lietojam šo pierasto mums papīra naudu, mēs esam nevis šīs naudas īpašnieki, bet lietotāji. Tāpēc, kad mēs nezinām, kas būs ar šo te naudu pēc 5, 10, 15, 20 gadiem, kas notiksies ar šīs naudas pirktspēju, mēs principā nezinām arī, kas būs rītdien. Tāpēc pasaulē arī bija aktuāls jautājums, lai rastos tā saucamā alternatīva nauda vai elektroniskā nauda, vai arī, kā viņi sauc, kriptovalūta. Jo kriptovalūta ir risinājums, lai atrisinātu šo situāciju, tāpēc, ka kriptovalūta nav saistīta, nav piesieta nevienas konkrētas valsts ekonomikai, politikai, geopolitikai un citiem jautājumiem, kas lielākā vai mazākā mērā var ietekmēt naudas pirktspēju. Tātad, kas notika 2008. gada beigās? Japāņu programmētāji, viņiem noteikti bija arī, protams, ekonomikas zināšanas, bet tomēr vairāk viņi bija programmētāji. Viņi radīja eksperimentu, kuru nosauc par Bitcoinu. Tātad Bitcoins ir bijusi pasaules pirmā kriptovalūta. Viņi radīja to ļoti elementārā veidā. Viņi izlika internetā programmu, kas ļāva ģenerēt algoritmus. Jebkurš, kas bija ar datoru uz tu, varēja nokopēt no interneta šo programmu un uz sava datora ģenerēt tā saucamos algoritmus. Katrs algoritms bija viena kriptovalūtas vienībā. Tātad viens bitcoins. Es to parādīšu uz ļoti elementārā piemēra, ko nozīmē šis te algoritms, lai būtu skaidrs, jo šis ir tik tiešām ļoti svarīgs moments. Ja mēs šo saprotam, tad tālāk ir pavisam viegli saprast mūsu šodienas sarunas tēmu, kas ir OneCoins. Tātad, kas ir algoritms? No skolas laikiem mēs zinām, ka izskatās vienādojums. Tātad vienā pusē mums ir, piemēram, noteikts skaitlis. Paņemsim piecinieku. Ja? Es mums mēģināšu viņu tātad parādīt. Ja? Cerams, ka ir redzams. Ja? Piecinieks. Tālāk ir šī vienādoju algoritma zīme, ko mēs darām tālāk. Tātad algoritmam labajā pusē ir skaitļi, kas ir pakļauti stingri noteiktiem nosacījumiem. Lai šīs algoritms būtu pēc iespējas vienkāršāks un vieglāk ātrāk to būtu saprast, tad otrajā pusē šim algoritmam, mūsu algoritmam ir jābūt diviem skaitļiem. Šiem skaitļiem jābūt ir pozitīviem, bez komatiem, un šeit jābūt šo skaitļu summai. Tātad, kādi risinājumi nāk galvā? Protams, ka pirmais risinājums, kas nāk galvā, jābūt ir diviem skaitļiem, šo skaitļu summai, un skaitļiem jābūt ir bez komatiem, un tiem skaitļu summai jābūt vienādai ar piecinieku, tad pirmais risinājums, kas nāk galvā, ir 3 plus 2. Pareizi. Tātad, tas izskatās šādi. Ja? Tātad 5 ir vienāds ar 3 plus 2. Kādi vēl ir iespējami varianti?
Tātad 99% cilvēki, kā nākošo variantu, protams, sāk 4 plus 1. Pareizi. Tātad mēs redzam 4 plus 1. Šis ir otrais algoritmā risinājums pēc šiem konkrētiem stingri noteiktiem nosacījumiem. Ir vēl viens risinājums, un 99% cilvēku šo vēl vienu risinājumu saka kā pēdējo. Tas pēdējais risinājums ir gluži vienkārši, tas ir 0 plus 5. Ja? Izskatās tas šādi. Ja? Tātad, redziet, šīm te algoritmam ir tikai 3 risinājumi, ne vairāk. Kāpēc tas ir tik svarīgi un kāpēc es šo jums rādu? Tā ideja ir gluži elementāra. Ja mēs ar jums veidosim kriptovalūtu, kas ir balstīta uz šo te algoritmu, tad mums ar jums būs tikai 3 monetas. Ja? Tātad tas izskatīsies šādi. Tātad 3 monetas. Tāpēc, kad vairāk risinājumu nav. Kādas secinājumus mēs varam izdarīt? Ja mēs ar jums veidojam kriptovalūtu, tad mēs no paša sākuma zinām, kāds ir maksimālais monešu skaits. Tātad, reālas kriptovalūtas algoritms, protams, ir daudz sarežģītāk. Un šī algoritma risinājums mēs varam ierīgi iedomāt galvā. Tātad īstā algoritmā risinājums var atrast tikai ļoti jaudīgs dators. Kāds ir otrs secinājums, kuru mēs varam izdarīt no šī piemēra? Tas arī diezgan elementāri. Redziet, pirmie 2 varianti ienāk galvā 99% no cilvēku zibenīgi. Nav jādomā vispār. Trešais variants parasti prasa sekundes 10 daļu, lai padomātu, lai atrastu viņu. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jo vairāk algoritmu varianti ir atrasti, jo vairāk algoritmi ir atrisināti, jo nākošos algoritmu risinājums ir atrast nedaudz grūtāk. Cilvēka smadzenes darbojas līdzīgi kā datora procesors. Un meklējot reālā kriptovalūtas algoritmā, risinājums darbojas ļoti jaudīgi datori, un šī te ideja saglabājas tieši tāpat. Jo vairāk risinājumi ir atrasti, jo nākošos risinājumus ir atrast grūtāk. Tieši tas arī notika ar Bitcoin. Tātad šī programma tika brīvi piedāvāta internetā, visi bezmaksas viņu var arī nokopēt no interneta, ieinstalēt savus datorus un online šī programma sāk strādāt. Tātad, jo vairāk algoritmi tika atrasti, jo nākošos algoritmus sāka atrast ar vien sarežģītības pakāpe, auga, un viņus sameklēt palika grūtāk un grūtāk. Parādījās vajadzība pēc arvien jaudīgākiem un jaudīgākiem datoriem. Tātad apmēram pēc gada uz parasta datora vispār nebija iespējams sameklēt nevienu algoritmu. Tātad pēc gada cilvēki sāk apvienoties grupās caur internetu, saslēdzot datorus kopā, un tādā veidā bija iespējams ģenerēt nākošos algoritmus. Vēl pēc gada arī tas vairāk nebija iespējams, un algoritmus varēja ģenerēt, tātad ražot bitcoinus tikai un vienīgi ar tā saucamajām fermām. Dēļ šim tehniskam problēmām mēs nevaram, diemžēl, parādīt bildīt, kā tas izskatās, bet to diezgan viegli iedomāties. Paņemam Rīgas centrā esošo lielo Rīmi veikalu, kurš ir viss aizpildīts ar datoriem. Un visi šie datori ir saslēgti vienā tīklā, un tikai šāda jauda ļāva ģenerēt šos algoritmus tālāk. Bitcoin algoritms bija tik sarežģīts, kad bija iespējams saģenerēt kopā 21 miljonu bitcoinu. Tātad 21 miljons monešu. Tātad tas ir tas apjoms, kas ir iespējams pēc Bitcoina algoritma.
Uz doto brīdi ir saražoti aptuveni 70% no visiem iespējamiem bitkoiniem. Process tātad sākās 2009. gadā, un tajā brīdī viens bitkoins maksāja 10 centus. Radīsies jautājums, kā parādījās šī pirmā cena, kur vispār ir jebkāda saikne starp matemātiku un naudu. Tā atbilde ir gluži vienkārši. Tika izreikināts, kas ir vajadzīgs, lai uz datora varētu saģenerēt vienu algoritmu. Protams, vajadzīga elektrība. Paņēma un vidēji statistiski izreikināja, kāds elektrības patēriņš ir vajadzīgs, lai dators nostrādātu 1 stundu. Protams, izdarīja pieņemumu, kad IT jomā strādājošiem tie ir bija cilvēki, kas sākumā sāka izmantot šo bitcoin ģenerēšanas programmu. Dators kā tāds jau bija, pat vairāk. Tātad, elektrības izmaksas bija aptuveni 10 dolāru centi par stundu, lai dators varētu ražot algoritmus. Programma strādāja ar ātrumu 24 bitkoini diennakti, tātad stundā varēja saražot 1 bitkoinu. Tātad vienu algoritmu varēja atrast, atrisināt stundas laikā. Un uz šo bija jāpatērē 10 centus. Elementāri ražošanas izmaksas, kā jebkurā ražošanā. Tātad šī arī bija tā pirmā cena, kas bija noteikta par 1 bitkoinu. Kas notiek tālāk? Kā es jau teicu, sarežģītības pakāpe auga, ar vienu datoru to vairāk nebija iespējams izdarīt. Un līdz 2012. gadam cena bija izaugusi līdz apmēram 14 dolāriem par 1 bitkoinu. Tā ir atkal vēsture statistika, to jūs varat apskatīties jebkurā, teiksim, finanšu ekonomikas informācijas avotā. Tātad, kas notika? Iedomājieties, ja pasaulē kaut kas maksāja, pieņemsim, 2009. gadā 10 centus, un pēc tam, pēc 3-4 gadiem sāk maksāt 14 dolārus, tad tas ir milzīgs pieauguma temps. Par to sāka interesēties finanšu jomā strādājušie cilvēki. Jo sākumā par to viņi neinteresējas, jo nevarēja saprast, kas tas tāds vispār ir. Un tikai tad, redzot šo rezultātu, būtisks moments bija tas, kad bitcoins tika izlikts Ņujorkas fondu biržā, lai visi, kas grib, varētu viņu iegādāties. Tātad, kas notika šajā momentā? Protams, sākumā bitcoini bija koncentrēti tikai IT jomā strādājuši cilvēku rokās, bet tā, kad parādījās iespēja viņu iegādāties, tad pieprasījums strauji sāka augt. Jo visi redzēja, ka, ja ir kaut kas, kas ir tik strauji pieaudzis, tad ir vērts to iegādāties. Pieprasījums bija tik liels, kad cena bija izaugusi līdz 1200 dolāriem par 1 bitkoinu. Varat iedomāties, kādreiz 9. gada sākumā bija 10 centi, un pēc tam bija 1200 dolāri par 1 vienību. Protams, šis moments, kad bitkoins tika izlikts Ņujorkas biržā, tad no 12. gadā līdz 13. gadam, kad cena pieauga no 14 dolāriem līdz 1200, tas bija tīri spekulatīvais cenas kāpums. Tas ir kaut kas līdzīgs, kas Latvijā bija noticis 2007. gadā ar nekustamā īpašuma cenām. Kad piedāvājums bija tāds, kas viņš ir bijis, bet pieprasījums ir bijis milzīgs. Protams, tas tā nevar turpināties mūžīgi, un tika sasniegts kritiskais punkts, kad tā cena sāk, tad šis spekulatīvais burbulis pārplis, un cena sāk kristies. Un to brīdi cena bitkoinam ir nokritusies līdz ražošanas izmaksām. Tātad tas ir aptuveni 350 dolāri par 1 bitkoinu. Un bitkoins eksistē. Viņu izmanto apmēram 2000 gan juridisku, gan fizisku personu. Visā pasaulē eksistē virkne ar vairāk tūkstoši vietu
kur var izmantot bitkoinus. Tātad tie ir gan aparāti, gan punkti, kur var noritināties ar bitkoiniem. Piemēram, Latvijā ar bitkoiniem var iegādāties Air Baltica biļetes. Bet bitkoinam ir divi ļoti lieli trūkumi, kādēļ bitkoins nekad nekļūs par globālo norēķinu sistēmu. Tātad, kā es jau teicu, eksistē salīdzinoši neliels bitcoin īpašnieku skaits pret, teiksim, to vietu un punktu skaitu, kur teoretiski viņi varētu izmantot. Un tā situācija tāda ir tādēļ, kad pirmais lielais bitkoina trūkums ir bitkoinu apjoma trūkums. Kāpēc tas tā ir? Kā es jau teicu, kopā var būt 21 miljonus. Saražoti, saģenerēt uz dotu brīdi ir 70%. Un pusē no šiem saražotiem bitkoiniem pieder Amerikas FIBAM. Tas ir tās Federālais izmeklēšanas birojas. Kāpēc tas tā ir noticis? Tāpēc, kad bitkoinu sāk izmantot kriminālas struktūras. Jo bitkoins ir anonīma norēķinu sistēmā. Tātad jūs varat norēķināties bitkoinus un neviens nezina, kas jūs esiet un kur atrodaties. Jo, kā es jau stāstīju pašā sākumā, bitkoinu varēja ģenerēt jebkurš uz jebkura datora. Tas arī novedis ir pie šīs situācijas, kā neviena valdībā, nevienas struktūras, drošības dienesti neatbalsta un taisni otrādi pretojas bitkoina ieviešanai un izmantošanai. Protams, kaut kādā mērā bitkoins eksistēs un būs, bet viņam nav nākotnes kā globālai norēķinu sistēmai. Jo, kā mēs runājam pašā sākumā, bitkoinu radīja vairāk kā eksperimentu, lai vienkārši apskatīties, kas notiksies pasaulē, vai pasaulē ir vajadzīga šī elektroniskā alternatīvā nauda, tātad kriptovalūta. Bitkoins ir izdarījis savu, viņš ir parādījis, kā pasaulē tas ir vajadzīgs. Kas notiek tālāk? Kā es jau teicu, no 2009. gada, kad parādījās šī pirmā kriptovalūta, ekonomikas jomā strādājošie cilvēki neinteresējas par to, jo nevarēja saprast, kas tas ir un vai vispār būs vajadzīgs un vai vispār kādam noderēs. Bet bija daži cilvēki, un visprofesionālākais un zinošākais no tiem ir Ruža Ignatova. Viņa ir doktora ekonomikas, un viņa ir divas augstākas izglītības. Viņa ir ieguvusi jurisprudences doktora grādu Oksfordā, un viņa ir augstākā ekonomikas izglītība Vācu universitāte. Tātad cilvēks ar ļoti lielu pieredzi finanšu jomā, viņa vairākus gadus ir nostrādājusi Frankfurts Deutsche Bankā. Vadījusi ļoti liels fondus, kas nodarbojas ar investīcijām un pārvaldījusi uzkrājumus vairākas nozares. Tātad, pēdējos 2 gadus viņa ir bijusi vadošais eksperts tieši kriptovalūtu jomā. Ko tas nozīmē? Uz doto brīdī ir daži simti dažādu kriptovalūtu pasaulē. Kā tas ir radies? Visas šīs kriptovalūtas, viņas ir kopijas no tā paša bitkoina. Sliktāks vai labāks, bet neviena no šīm valūtām nepretendē, lai kļūtu par globālu norēķinu sistēmu pasaulē. Visas šīs kriptovalūtas ir radītas, lai pildītu vairāku kompāniju funkcijas. Pieņemsim, iedomājieties, ir kompānija grupa, kas ražo, piemēram, datorus. Viņi ražo datoru sastāvdaļas, atrodas dažādas pasaules malās. Pieņemsim, viena kompānija atrodas Ķīnā, otra, kas ražo, piemēram, monitorus, otra kompānija ražo lazeru iekārtas, disku lasīšanai atrodas Amerikā, un vēl viena kompānija atrodas vēl citā pasaules malā. Viņi savā starpā katru mēnesi noreķinās ar daudz miljonu
summām. Un ko viņi dara? Viņi maksā diezgan lielas komisijas bankām par šo naudas pārskaitīšanu un arī tērē diezgan daudz sava laika. Kamēr šī nauda aizies, lai pārskaitītu miljonu no Ķīnas uz Ameriku un aiziet apmēram 5 darba dienas uz priekš lielām korporācijām, tā ir diezgan periods, ko jānogaida. Tātad, viņi griežas pie Ružas ar jautājumu, vai mēs varam izveidot savu iekšēju norēķinu sistēmu, un Ruža varēja to izdarīt priekš viņiem. Un tādā veidā ir parādījušies šis vairākas dažādas kriptovalūtas pasaulē. Kā es jau teicu iepriekš, neviena no šīm nepretendē uz visiem pieejamas globālas norēķinu sistēmas statusu. Ko izdarīja Ruža? Ruža saprata, strādājot šajā jomā, kas ir jāizdara, lai mainītu situāciju un radītu visiem pieejamo globālo norēķinu sistēmu, pateicoties kurai cilvēki tik tiešām kļūtu par naudas īpašniekiem, nevis tikai lietotājiem. Viņai izdevās apvienot 5 investorus, kuri uzklausīja, iedziļināja, saprata viņas ideju, plānu un atbalstīja finansiāli. Tas bija diezgan lielas investīcijas no viņu puses, kas bija nepieciešamas, lai rādītu OneCoin. Tātad tā ir kriptovalūta, kas tiks izmantota kā globālā norēķinu sistēma. Šī arī ir mūsu šodienas webināra tēma. Šis te garais ievads bija vajadzīgs, lai saprast, kā viņa ir tapusi. Un tagad izstāstīšu tālāk, kādēļ OneCoins kļūst tieši par visiem pieejamu globālu norēķinu sistēmu. Tad, ko izdarīja Ruža? Ruža izmainīja pašu galveno, tātad kriptovalūtas, teiksim tā, sirdī. Tātad, kā es teicu iepriekš, Bitcoinam maksimālais algoritmu skaits, tātad monešu skaits bija 21 miljonus. Tas ir maz, un ņemot vērā to, ka puse pieder FIBam. Tātad OneCoinam šis te algoritms, tātad algoritma sarežģītības pakāpe ir tāda, ka var būt saģenerēti 2,1 miljārdi monešu. Pie tam minimālā norēķinu vienībā būtu 0,00001, tātad 6 zīmes aiz komata. Tātad, ja gribēsiet nopirkt sev, piemēram, tejas vai kafijas krūzi, tad jums būs iespēja norēķināties ar šādu te mazu OneCoina daļu. Tālāk. Tika nomainīta vēl viena ļoti svarīga lieta. OneCoins, atšķirībā no Bitcoina, ir centralizēta sistēma. Tātad šeit, lai darbotos, mums ir jāiekopē sistēmā tā saucamo KYC. No angļu valodas tas ir saīsinājums no Know Your Client, tātad ziniet savu klientu. Tātad tā ir elementāra informācijas pakete, lai identificētu lietotāju. Tātad tas ir vai no pases skans, vai no ID kartes skans, adreses apstiprinājums un informācija no jebkuras citas bankas, ka jums eksistē konts. Tas ir vajadzīgs, lai jūs varētu darboties sistēmā. Kas notiek tālāk? Tika radīta ļoti veiksmīga sistēma, kas ļāva OneCoinam attīstīties ar tādu ātrumu, kādu mēs redzam tagad. Tātad, šis ātrums, kā es jau minēju sākumā, ir no 5 līdz 10 tūkstošiem cilvēku diennaktī, kas slēdzas klāt. Kādā veidā tas ir iespējams? Tas ir iespējams pateicoties ļoti gudrai marketinga sistēmai. Tas ir tā saucamais binārais marketings. Jebkura augstākā ekonomikas pasaules skola uz dotu brīdi jums apstiprinās, ka tas ir visveiksmīgākais marketinga modelis, kas vispār jebkāda ir izdomāts, un kurš ļauj lielā ātrumā attīstīties biznesam.
Šis mārketings ir vajadzīgs, kamēr tiks saģenerēti 80% no maksimāla OneCoinu apjomā. Tātad, kad tiks sasniegts 80%, OneCoins sāks pilnvērtīgi darboties kā globālā noreģinu sistēmā. Tas notiksies, protams, jau ātrāk, bet šajā brīdī OneCoins tiks izlikts Ņujorkas biržā, un OneCoinu būs iespējams iegādāties tur. Bet atšķirībā no Bitcoina, OneCoinam nebūs tik lielas svārstības, un OneCoin cena augs plānveidīgi augšā. Tas ir saistīts ar to, ka tas būs izdarīts tikai tad, kad lielākā daļa no monētām jau būs saražota. Tad uz doto brīdi sistēma attīstās pēc sociālā tīkla principā. Piemēram, kā draugiem LV. Tātad pieslēgties sistēmā jūs varat tikai caur kādu svarīgs moments. Jūs saņemat ļoti labas komisijas, ja jūs dodat iespēju jauniem cilvēkiem pieslēgties klāt. Ļoti svarīgi vēl saprast arī to, ka šāda iespēja mums ir tikai apmēram 2-3 gadus, jo, kad tiks saģenerēti 60%, sistēma tik pārveidot tādā veidā, kad viņi varēs iegādāties caur biržu. Tātad OneCoin monētas būs iespēja iegādāties Ņujorkas birža, un šī marketinga sistēma vairāk nedarbosies. Tātad, kādas ir izmantošanas iespējas? Jau uz doto brīdi ir iespēja izmantot Mastercard. Tātad tā ir parastā debetkarte, ar kuru jūs varat noreķināties jebkurā veikalā, kur pieņem kartes. Šī karte uz doto brīdi ir piesaistīta jūsu OneCoin interfeisam. Tas atgādina principā kā interneta bankas interfeisu, kur jūs varat pārvaldīt savus kontus. Tātad OneCoin sistēmā jums ir uz doto brīdi tātad iespēja redzēt, cik jums ir kriptovalūtas apjoms un cik jums ir eiro apjoms. Diemžēl es jums nevaru parādīt uz doto brīdi savu dashboardu šo tehnisko problēmu dēļ, bet nākošajā webinārā mēs to noteikti varēsim izdarīt. Tātad ar šo te kartu jūs varat noreķināties jau tagad, bet uz doto brīdi vēl nevis OneCoinus, bet ar to naudu, ko jūs nopelnāt, būdami aktīvi sistēmā, tātad dodot iespēju jauniem dalībniekiem pievienoties sistēmai. Tātad pievienoties sistēmā jūs varat gluži elementāri iegādājoties kādu no paketiem. Šis pakets ir uz doto brīdi sākot no 100 eiro, nākošā ir 500, pēc tam ir 1000, 3000, 5000, 12,5 un maksimāli uz doto brīdi ir 25,000. Tātad, kas notiek? Iegādājoties kādu no šīm paketām, jūs iegūstat noteiktu tokenu apjomu. Tātad par katru investēto eiro jūs dabūjat 10 tokenus. Izņemot pēdējām 3 paketēm, tur jūs iegūstat pa 20% vairāk. Tur jūs iegūstat 12 tokenus par katru investēto eiro. Kas notiek tālāk? Ar šiem tokeniem jūs varat noreķināties par kriptovalūtas ģenerēšanas procesu. Tokeni ir radīti mākslīgi, tātad tas ir pārējais naudas vienībā, noreķina vienībā, lai noreķināties pār OneCoiniem. Tas ir vajadzīgs tādēļ, jo visu laiku mainās kurs, kuru mēs izmantojam, lai saskaitītu, cik tokeni ir jāizterē, lai saģenerētu vienu OneCoinu. Jo OneCoinu ģenerēšanas sarežģītības pakāpe visu laiku aug. Tāpat, kā es stāstīju pa Bitcoinu pašā sākumā, jo vairāk Bitcoini tika saģenerēti, jo sarežģītāk, jo vairāk enerģijas vajadzēja izterēt, lai saģenerētu katru nākošo algoritmu. Tāpat arī ar OneCoinu.
Tātad, jo vairāk OneCoin ir saģenerēti, jo vairāk viņi ir saražoti, jo vairāk izdevumi, lai saģenerēt nākošos OneCoinus. Tātad, kad es pievienoju sistēmai aprīlī, tad tajā laikā kurs bija 6 tokeni par vienu OneCoinu. Uz doto brīdi kurs ir 53 tokeni par vienu OneCoinu. Tātad šis te kurs ir tā lieta, kas mainās. Tātad par 1 eiro jūs dabūjat 10 vai 12 tokenus. Šīs moments nemainās. Ja? Mainās tikai kurs tokeni pret OneCoinu. Vēl, tātad, kas ir diezgan būtiski, eksistē tāds jēdziens kā splits. Splits notiek reizi apmēram 3 mēnešos. Principā 2 līdz 3 mēneši. Precīzāk 3 mēneši. Tātad, ko tas nozīmē? Splitā laikā mēs iegūstam 2x lielāku tokenu apjomu. Tas ir arī mākslīgi izveidots, lai pēc iespējas vairāk cilvēki varētu pieslēgties pēc cenas, kas ir uz doto brīdi. Jo, kā es jau teicu arī sākumā, sistēmas mērķis, lai pēc iespējas vairāk cilvēki varētu pieslēgties un kļūt par sistēmas dalībniekiem. Jo, lai noreķinu sistēmā varētu darboties, ir vajadzīgs liels lietotāju skaits. Tādēļ arī ir izveidot šāda sistēma. Tātad uz doto brīdi splits ir paredzams apmēram nedēļas vai pusotras nedēļas laikā, iespējams, kā pat īsāk. Jo OneCoin interfejsā mēs varam redzēt split barometru. Viņš procentos parāda, kad notiksies nākošais splits. Uz doto brīdi šis split barometrs rāda 95%. Tas nozīmē to, ka tuvākais dienas, maksimums nedēļas laikā šis splits notiksies. Tātad splita laikā mēs dubultojam savu tokenu apjomu. Tas nozīmē to, ka ja uz doto brīdi šajās dienas mēs paspējam pievienoties sistēmai, tātad mēs varam nodubultot mūsu tokenu apjomu un ar dubult lielo tokenu apjomu noreķināties par kriptovalūtas ģenerēšanu. Tas ļauj mums iegūt savu kriptovalūtas apjomu pa to kursu, kuru mēs redzam uz doto brīdi. Tieši tāpēc tagad šis te laiks ir īpaši vērtīgs, lai vienoties sistēmai klāt. Tāpēc, kad ja līdz splitām vēl ir diezgan ilgs laiks, pieņemsim šie 3 mēneši, tad tajā brīdī mēs iegūstot mūsu tokenus, varam izmantot 2 stratēģijas. Pirmā stratēģija. Mēs uzreiz varam izterēt šos tokenus par kriptovalūtu ģenerēšanu un noreķināties. Tad tajā situācijā, ja mēs esam izmantojuši mūsu tokenus, tad splita laikā mums nekas nedubultojas. Mēs nedabūjam jaunus tokenus. Šī stratēģija ir laba no tā viedokļa, ka tad mēs noreķināmies pa zināmu šī brīža kursu. Otra stratēģija, mēs gaidām splitu, dabūjam 2x lielāku tokenu apjomu un gaidot splitu, mēs, protams, sagaidām arī to, kad arī kurs ir pieaudzis. Ja? Tātad šodien šis kurs ir 53 tokeni par vienu OneCoinu, bet gaidot vairākus mēnešus, protams, šis te kurs pieaugs. Ja? Un tātad šeit mums pašiem jāparedz situāciju, vai mums ir izdevīgāk gaidīt un nodubultot mūsu tokenu apjomu, vai ir izdevīgāk negaidīt un noreķināties tagad. Uz doto brīdī pēc mūsu pieredzes ieteikums, protams, viennozīmīgi ir pagaidīt splitu un tad 2x lielo tokenu apjomu izterēt, lai iegādāties, saģenerētu savu kriptovalūtas apjomu. Un līdz ar to tas laiks, kas ir šodien un nākošais nedēļa, ir īpaši vērtīgs, lai pievienoties sistēmai, jo tad mēs rīkojamies sekojoši. Mēs pievienojamies sistēmai,
dabūjam mūsu tokenu apjomu, sagaidām splītu, un pēc splītā visus esošos tokenus mēs izmantojam, lai noreķināties par kriptovalūtas iegūšanu. Tātad kriptovalūtas iegūšanas procesu vēl sauc par tā saucamo mainingu. Tātad šī sistēmā darbojas attiecībā uz visām paketēm, izņemot pēdējos divus dārgākos. Dārgāks pakets, kas ir par 12,5 un par 25, ir ekskluzīvs ar to, kad viņiem ir tā saucamā auto-mainīgā funkcijā. Auto-mainīga funkcija paredz to, kad mēs varam negaidīt splītu un uzreiz izterēt visus tokenus, kas mums ir. Tāpēc, kad auto-mainīga funkcija paredz to, kad neskatoties uz situāciju, ka mēs esam izmantojuši visus tokenus, splīta laikā mēs iegūstam jebkurā gadījumā jaunus tokenus. Bet šeit ir svarīgi zināt, ka šī ir ekskluzīva funkcija, kas ir tikai šīm dārgākajām paketēm. Tātad tālāk. Kriptovalūtas ģenerēšanas process aizņem 35 darba dienas, tas ir maksimālais laiks, kas ir vajadzīgs, jo kriptovalūta tiek ģenerēta pa 10,000 OneCoinu tā saucamiem puliem. To jūs varat redzēt savā dashboardā sistēmā, nospiežot pogu exchange. Tur ir no tehniskā viedokļa parādīts, kā notiek šis kriptovalūtu ģenerēšanas process. Kas ir svarīgi vēl? Protams, jo vairāk OneCoinu mēs esam spējīgi saģenerēt pēc divām stratēģijām, vai nu mēs esam aktīvi sistēmā un dodam iespēju jauniem cilvēkiem pieslēgties, un tādā veidā saņemam komisijas. No šīm komisijām daļu mēs varam izmantot kā naudu, lai izņemt viņu ārā un izterēt jebkuriem mērķiem, vai arī mēs varam iegādāties tā saucamos gift kodus un aktivizēt jaunu cilvēku pakas, izmantojot šos gift kodus. Un 40, tātad mūsu nopelnīt komisija sadalās divās daļās. 60% mums aiziet uz tā saucamo cash accountu un 40% aiziet uz tā saucamo reinvestīciju. Tātad par šiem 40% no komisijas mēs iegūstam jaunus OneCoinus. Protams, lielākie ieguvēji būs tie, kuriem būs lielāks OneCoinu apjoms. Jo jau šī gada laikā tiks pilnībā palaista internetu veikalu platformā. Noteikti daudziem ir zināms Alibaba projekts. Tā ir lielākā internetu veikalu platforma pasaulē, kur ir apvienos ļoti liels biznesa īpašnieku tirgotāju skaits, kas piedāvā iegādāties viņu produkciju caur internetu. Tātad programmatēji, kas ir radījuši Alibaba, uz doto brīdi strādā pie tā, lai rādītu tādu pašu platformu OneCoin lietotājiem. Tas aktīvi būs iespējams jau šī gada vidu un gada otrajā pusē. Tātad, ja jums ir savs biznes vai ir draugi, noteikti sāciet jau laicīgi par šo interesēties, tāpēc, kad cilvēks, kas nodrošina šo saikni, kad bizness, veikals, jebkura kafejnīca, jebkā saka pieņemt norēķinājumu kriptovalūtu, saņems pastāvīgo pasīvo ienākumu no šī, piemēram, veikala apgrozījumā kriptovalūtā. Pēc līdzīgā principā darbojas American Express, tikai šeit šīs komisijas būs ļoti draudzīgas un tas būs visiem ļoti, ļoti izdevīgi. Nu, un, protams, saprotiet, ka tajā brīdī, kad uz, pieņemsim, veikalā durvīm būs uzlīmīti, ka šeit var norēķināties ar OneCoiniem, ne tikai Visa, Mastercard vai American Express, tad šīs būs vēl diezgan liels dzinējspēks un sistēma sāks attīstīties ar vien straujāk un straujāk. Runājot par attīstību aprīlī, kad es pievienojos, viens OneCoins maksāja 50 eiro centus. Uz doto brīdi viens OneCoins maksā 5,35 eiro par vienu vienību.
Šie ir vairāk nekā 800%. Nu, šeit vairāk komentāri jau nav vajadzīgi. Uz šī gada beigām viens OneCoins maksās robežās no 15 līdz 20 eiro. Tad, kad es vienojos klāt, bija prognoze, ka cena ap šo brīdi būs 5 eiro. Tad tā prognoze ir piepildījusies un pat vairāk. Tātad šāda tā iespēja ir vienreiz 100 gados. Šo var salīdzināt tikai ar Microsoft, piemēram, kas ir bijis pagājušajā gadsimtā, un pagājušajā gadsimtā Microsoft ir bijusi viennozīmīgi strauji augoša kompānija, kas ir ģenerējusi visvairāk miljonāru no cilvēkiem, kas ir noticējuši tā idejai un pievienojušies klāt. Jo tā doma ir gluži vienkārša. Bill Gatesam bija vīzija, kad pēc kāda laika datori būs jebkuram cilvēkam. Tas bija tajā posmā, kad datorus izmantoja tikai ļoti lielas bankas vai statistikas pārvaldes, un dators bija kā puse no istabas, un to varēja darīt tikai cilvēki ar 4-5 gadu izglītību. Bet viņam bija vīzija, ka to nākotnē izmantos visi. Viņš radīja programmatūru, radīja kompāniju Microsoft, un tie, kas tajā laikā noticēja viņa vīzijai, kļuva par ļoti bagātiem cilvēkiem. Tieši tas pats notiek arī uz doto brīdi. OneCoins ir sistēmā, kas attīstās un kuru izmantos visā pasaulē. Uz doto brīdi viņi atrodas attīstības stādījā. Jo ātrāk jūs vienojaties klāt, jo lielāks peļņas iespējas jums ir. Par papildus informāciju darīsim sekojoši. Griežaties pie cilvēkiem, kas ir uzaicinājuši jūs uz šo webināru, un viņi sniegs jums visu nepieciešamo informāciju, atsūtīs failus, tabulas, paraugus, kā sistēma darbojas, un visu, kas ir nepieciešams, lai pievienoties klāt. Tad nodrošinās jūs ar visu informāciju. Nākošajā webinārā mēs noteikti tiksim galā ar šīm tehniskām problēmām un varēsim parādīt arī uz ekrānā daudz informācijas, lai šis webinārs būtu vēl efektīvāks. Uz dotu brīdi, paldies par uzmanību un jauku jums vakaru. Visu labu!